pastāstīšu par tādiem kiberdrošību vadītājiem, mazdrusciņu pamatiem. Es ceru gan, ka arī katram no jums ir skaidrs, ka šajā tā limitētajā laikā, 1 stunda, ko ir webinārs, pusstunda, ko es runāšu, visu to kiberdrošību, protams, iemācīties nevar. Man jau kā kiberdrošības speciālistam gribētos teikt, ka kiberdrošība var mācīties visu dzīvi, bet tādā apmērā, kā viņa ir nepieciešama jums darbā, tie apmēri arī var būt atšķirīgi, un tad paskatīsimies šodien par tādām pamatlietām, par apdraudējumu veidiem, par to, kā organizācijā noteikt un menedžēt kiberdrošības līmeni, un tad mazdrusciņi arī pēdējās kādas apmēram 10 minūtītes aizskarsim jaunos likumus, ministru kabineta noteikumus, normatīvus regulējušos aktus. Bet tātad mazdrusciņi par mani jau ieskicēja BDA pārstāvis, tātad Daniels Heņcs. Es esmu gan BDA lektors, gan arī paralēli strādāju Possible Security par izglītības projektu vadītāju. Possible Security ir viena no vecākajām IT drošības kompānijām Latvijā. Pats darbojos kiberdrošībā kopš 2021. gada. It kā nav tik sen, bet 4 gadu pieredze intensīvi strādājot jau ir savākusies. Praktiski nodarbojos gan daudz ar šo te sistēmu drošības testēšanu, ko vienkāršotā valodā cilvēki mēdz saukt par hakošanu. Tomēr arī pēc sava amata specializējos tieši uz cilvēku izglītošanu un apmācību veidošanu par kiberdrošības aspektiem. Gan kā gala lietotāju apmācības biroja darbiniekiem par dažādām pamatlietām, tāpat arī IT speciālistiem kompānijās par to, kā tad speciāli nodrošināt labāk kaut kādus kiberdrošības aspektus, metodas, instrumentus. Tātad, pirms mēs sākam iet uz priekšu, protams, ir mazdrusciņi jāparunā par kaut kādām definīcijām, lai mēs visi būtu uz viena viļņa, kad mēs izmantojam kādus terminus, jo bieži vien arī manā pieredzē biznesā neskaidrības rodās tad, kad cilvēki ar vienu un to pašu vārdu domā divas dažādas lietas. Šeit ir tezaura definīcijas 3 tādiem vārdiem, kurus diezgan bieži es šajā prezentācijā izmantošu. Tātad apdraudējums, risks un ievainojamība. Es neuzskatu, ka šīs tezaura jēdzieni ir paši labākie, bet tad iziesim viņiem visam ātri cauri. Tātad apdraudējums pēc būtības ir tad, kad pastāv risks, varētu teikt, tad jēdzieni cieši saistīti, tad, kad pastāv iespējamība, ka kaut kas slikts notiks. Piemērs apdraudējums var būt arī tas, ka mums ir izlījis ūdens uz kāpnēm birojā. Un kāpēc tas var būt apdraudējums? Tāpēc, ka tālāk pārējām uz jēdzienu risks, mums pastāv risks, ka kāds šajā ūdenī paslīdēs, nokritīs, salauzīs kāju. Apdraudējumi var būt ļoti daudz un dažādi, un no viņiem dzīvē izbēgt nekādi vien nevar. No dažiem apdraudējumiem var izbēgt, bet kopumā viņu ir ļoti daudz. Ja mēs padomājam, pieņemsim no tādiem vairāk uz privātumu vērstiem apdraudējumiem, mums ir birojas, pieņemsim, 1. stāvā, un iekšpagalmā logi ir bez aizskariem. Tas pēc būtības ir apdraudējums, kāds tad no tā izriet risks, piemēram, kā kāds nepiedaroša persona būs iekļuvusi iekšpagalmā un skatīsies pa logu, redzēs datora ekrānus, redzēs sensitīvu informāciju, kaut kādus dokumentus uz galdiem. Tātad, ja mēs skatītos tālāk, kā tad mēs no šāda apdraudējuma varētu pilnībā izvairīties? Jo viens būtu, mēs varētu viņu mēģināt kaut kā samazināt kopā ar risku, pieliekot žalūzijas aiz šiem te logiem. Bet žalūzijas arī kāds var attaisīt, kāds var aizvilkt, tad pilnīgi atbrīvošanās no šī apdraudējuma būtu, ka 1. stāvā logu vienkārši nav. Kas, protams, varbūt no drošības viedokļa būtu labi, bet darbinieku mentālai veselībai noteikti slikti. Tātad tas, ko es ar šiem piemēriem gribu parādīt, ka apdraudējumu ir ļoti, ļoti daudz, un tas pats ir kā IT, biznesā, jebkurā citā jomā. No viņiem izriet dažādi riski. Tātad risks šeit ir rakstīts, ka tās ir iespējamas briesmas, bet tātad risks, ja mēs vienkāršot skatāmies, ir šis te apdraudējuma negatīvās sekas, kas var rasties. Un tad ievainojamība, kas ir bieži to uzskata par tādu tīri IT jēdzienu, bet tām ir, protams, arī pārnesams uz daudzām citām nozarēm. Tātad nepilnības, kas var pazemināt tur datortīkla vai infrastruktūras drošību.
Un tad riska apmēru mēdz reizēm arī rēķināt, reizinot ievainojamības šo te ietekmi ar varbūtību, ka viņa notiks. Tātad tāds diezgan svarīgs jēdziens, un bieži IT drošībā saka, jālabo visas tās ievainojības, jāatjaunina dators ievainojamības. Nu, tad abstrakts koncepts jau mums katram sev prātā ir, kas tad tā ievainojamība ir. Tātad, nu, pēc būtības mēs runājam par nepilnībām, kas ietekmē drošību, un drošība ir ļoti plašs jēdziens. Tā var ietekmēt drošību daudzos dažādos aspektos. Labi, tad ejam uz priekšu, pastīsimies nedaudz tādu statistiku. Šeit ir no CERT.LV jaunākā statistikas par 5 kvantitatīvi lielākajiem kiberapdraudējumu veidiem Latvijā 2025. gada 2. ceturksnī. Tātad, nu, 2. ceturksnis, intuitīvi saprotams, diezgan svaigi dati, un šeit ir... Gribu uzsvērt, ka šī statistika ir tieši par Latvijas kiberuzbrukumu, kiberapdraudējumu, precīzāk sakot, veidiem. Kā mēs redzam, pirmajā vietā mums joprojām ir krāpniecība. Kas ir krāpniecība? Man liekas, katram jau ir skaidrs, kaut kādā veidā mēģina apmānīt vai nu mani kā individu, vai mani kā kompānijas darbinieku, lai es kaut ko izdaru, kaut ko uzklikšķinu un kādam nododu informāciju, naudu, piekļuvis vai ko citu. Pieaugoša tendence, un vēl projām ļoti daudz. Tad ļaundabīgs kods arī ir ar pieaugošu tendenci. Šeit mēs varam runāt tātad par ļaunatūrām, jeb šiem te presē sauktiem datoru vīrusiem, kad datori tiek inficēti, informācija tiek zakta vai kaut kas cits tiek ļauns darīt. Tad ir ielaušanās mēģinājumi, kur ir lejupējoša tendence pagaidām kompromitētām iekārtām arī nedaudz lejupējoši, un pakalpojumu pieejamības traucējumiem nav izmaiņas pret 1. ceturksni, bet pret 24. gada 2. ceturksni redzam, ka šis te skaidrs ir palicis nemainīgi liels visu 2025. gadu. Tad pakalpojumu pieejamības traucējumi mēs varam to priekš sevis interpretēt, vienkāršot atkal izsakoties, ka tas ir tad, kad kāds mēģina apzināti panākt, ka mūsu sistēmām nevar piekļūt leģitīmi lietotāji. Mēs varam iztēlēties, mums ir mājaslapa, un mums ir, 10 000 leģitīmi lietotāji, kas katru dienu apstās mūsu mājaslapu. Tad kāds ļaundaris izdomā, ka viņi sūtīs mūsu mājaslapai 500 miljonus neleģitīmu lietotāju, un mūsu serveri to nevar izturēt, un viss nestrādā. Un tas ir viens no šiem te pakalpojumu pieejamības traucējumu uzbrukuma veidiem. Tad šie ir piemēri par pēdējām 365 dienām Latvijas ziņās, kas ir parādījušies. Tie ir ziņu virsraksti tieši par Latvijā uzlaustām organizācijām, kā Jelgavas tipogrāfija, regulāri uzbruk valsts iestādēm, Baltikom televīzija pārraidīja saturu, kas nebija paredzēts tur pārraidīšanai, un alkohola ražotājs Amber Beverage Group zaudēja savus datus, un ir arī daudzi citi gadījumi. Šie ir tādi skaļākie, kas ir presē parādījušies. Tad redzam, ka tie ir ne tikai skaitļi kaut kādās statistikās, bet tiešām uzņēmumiem kiberapdraudējumi ir aktuāli, un krāpnieki un noziedznieki meklē katru veidu, kā nopelnīt uz citu rēķiniem. Tas, ko es gribu, lai jūs atcerieties, ir par to, ka apdraudējumi pastāvēs vienmēr. Tas arī nozīmē, ka kiberdrošība uzņēmumā tas ir konstants process. Tas nav tā, ka tā lieta kādreiz būs pabeigta. Tagad es uzrakstīšu, šo risku pārvaldības reģistru, un visas vairs varēšu nedomāt par kiberdrošību. Un katru reizi, kad mums, piemēram, mēs nolīgstam kādu jaunu darbinieku, mums pastāv apdraudējums, ka šis darbinieks var būt ļaunprātīgs, un varbūt, ka viņa mērķis ir iefiltrēties kompānijā un nozagt informāciju. Katru reizi, kad kaut kas notiek ne tā kā parasti, vai pat kā notiek kā parasti, ir daudz dažādi apdraudējumi, un tas nozīmē, kā jau arī biznesā, riski pastāv vienmēr, un ir jāatcerās, ka šī te risku un apdraudējumu pārvaldība ir
jāveic visu laiku. Protams, reāli apzinoties, mums katram ir ļoti daudz gan jau savu darbu pienākumu, mēs nevaram sēdēt un visu laiku satraukties, varētu tā teikt, ja notiek šis, ir jāizstrādā vēl šis plāns, jādetalizē šis plāns. Protams, ir jāatrod kaut kāds balans, ir jāievieš procesi atbilstošie. Man liekas, ka jaunie ministru kabineta noteikumi mums prasa vismaz reizi gadā pārvaldīt risku šo te reģistru, bet, protams, neviens neliedz arī to veikt biežāk, ja ir spēks un spējas, un galvenais, ko es gribu pateikt, ir tam pieiet nevis kā ķeksīša lietai, ka kaut kāda noteikuma prasa, tāpēc mēs kaut kādus papīrus taisam un kaut ko darām, bet apzināmies, ka noziedzniekiem vajag paveikties tikai vienu reizi, lai uzlaustu mūsu kompāniju, kamēr mums vajag konstanti rūpēties un mums vajag paveikties katru reizi, lai mūs neuzlaustu. Attiecīgi domāt par to visu laiku vai vismaz regulāri atgriezties pie šī jautājuma un pārskatīt, jo tendences jau arī mainās. Rodās jauni apdraudējuma veidi, jauni krāpniecības veidi un varbūt tās aizsardzības metodas, kas mums pirms gada mūsu risku līmeni turēja mums pieņemamā augstumā, pēc gada tām vairs nepietikt. Varbūt vajag ieviest jaunus aizsardzības mehānismus. Bet tagad jau runājot par dažādiem jēdzieniem, kā kiberdrošības līmenis, aizsardzības mehānismi, tad parunāsim drusciņi par tādām praktiskākām lietām. Ko tad mēs varam organizācijā iekšienē darīt, lai noteiktu šo te kiberdrošības līmeni? Tātad ir diezgan daudz dažādi veidi. Šie pat nav pilnībā visi. Vispopulārākais veids, ar ko parasti tad sāk, ir kiberdrošības audits. Tātad piesaistam vēlams ārējos auditorus, ja mums nav iekšā organizācijā kāda ļoti uzticama un profesionāla kiberdrošības komanda, tad ārējos auditorus, kuriem tad mēs varam pasūtīt gan dokumentāciju audits saistībā ar kiberdrošības sistēmu, inventarizācijas, procedūru un kas tik ne vēl nāk prātā. Jo, protams, dažādām kompānijām ir dažādi šie procesi, un varētu teikt, šie procesi ir arī viens no iemesliem, kāpēc daudzas kompānijas vēlas iziet kādas certifikācijas, jo pēc tam, kad tu esi certificēts un tu sadarbojies, pieņemsim, ar citiem partneriem, kuriem tur ir ISO certifikācijas, tu zini, ka viņiem tie procesi ir atbilstošos līmeņos un atstrādāti, un, pieņemsim, ir darbinieku offboardings pareizs, ka nav tā, ka darbiniekiem paliek piekļuves kompānijas sistēmām pēc tam, kad viņi ir aizgājuši vēl mēnešiem ilgi un dažādi citi aspekti. Tātad pirmais veids ir audits, tad, ja mēs varētu teikt, paņemam vienu apakšdaļu no audita, mums ir kiberdrošības testi, kurus var papildus pasūtīt. Varbūt mums ir bijis audits, bet mēs esam izstrādājuši kādu jaunu iekšējo sistēmu vai ārējo arī, un mēs gribam pārbaudīt, cik viņa ir droša. Un tad var pasūtīt tā saucamos pentestus, kas ir, kad testētājs mēģina atrast katru drošības kļūdu šajā te lietotnē vai servisā, ko viņš testē, un pēc tam sagatavo atskaiti, kur ir pilnībā katra kļūda, ko viņš varēja atrast. Un tad ir ielaušanās testi, kas ir vairāk jau simulēti, kad uzņēmums var skatīties, kā viņi reaģē, ja viņiem būtu īsts uzbrukums. Šajā gadījumā uzbrukums, protams, nav īsts, tas ir pasūtīts uzbrukums, bet parasti tas process ir, kas saskaņo ar kompāniju, kas nodrošina šo pakalpojumu, ka veiks ielaušanās testus, un tad viņi kaut kad pāris mēnešu laikā sāk mēģināt reāli uzlauzt jūsu kompāniju, un viņa mērķis nav atrast visas ievainojumus, viņa mērķis parasti ir tik līdz kaut kādam sarunātam mērķim, pieņemsim, tur iekšējie slepenie dokumenti, tad viņi skatās, vai viņi var ielausties, un tur parasti nāk klāt arī dažādi citi blakus ieguvumi no šī, ka ielaušanās testos, piemēram, var redzēt, kā jūsu IT departaments reaģē simulētu īstu draudu gadījumā. Jo, ja kiberdrošības auditā, viņi nebaidās, nekā nereaģēs, tad šeit būtu par to, vai viņi pamanīs, vai viņi varēs apturēt šo te uzbrukumu. Tātad diezgan efektīvs veids, kā noteikt realistisku kiberdrošības līmeni, bet, protams, tas ir bieži vien dārgi un laikietilpīgi, jo ir daudz saskaņošanas, daudz dažādi procesi, mērķi un tam līdzīgas lietas. Tad, ejot uz mazāk praktiskiem veidiem, ir šis te risku novērtējums, kas daudziem uzņēmumiem tagad jau ir ar ministru kabineta noteikumiem pieprasīts, ka tādam jābūt. Daudziem bija jau pirms šiem noteikumiem, bet tā tad dokumentācija
bieži dēvēts arī par risku reģistru, kurā tad novērtē to, kādi riski uzņēmumi ir un arī kādas risku pārvaldības metodes tiek implementētas, vai, piemēram, risku pārnese, risku mazināšana vai kas cits. Tad, ja mēs runājam par dažādiem šiem te standartiem, kā ISO vai citiem, var arī pārbaudīt, vai ir atbilstība šiem te standartiem. Tad, protams, ļoti svarīga daļa arī ne tikai līmeņa noteikšanai, bet es teiktu arī paaugstināšanai ir darbinieku apmācības par kiberdrošību un testi. Kā tas palīdz noteikt šo līmeni, gan testi, gan pirms pēc apmācībām, kaut vai intervijas ar darbiniekiem, tādiem speciālistiem kā es, kuri strādā jau ilgstoši kiberdrošību apmācību nozarē, var pateikt, cik darbinieki ir izglītoti un kas ir laikam galvenais, kāda ir tā iekšējā situācija, vai uzņēmuma darbinieki skatās ar pievērtām acīm, ka, nē, man atkal ir kaut kas tur jādara IT sistēmās, vai kaut kādi tie stulbie noteikumi, ka datori ir jāizbloķē vai aizbloķējas automātiski, vai arī darbinieki, kuri saprot, ka tā ir daļa no viņu atbildības rūpēties, ka kompānija ir droša un arī pasargāta no kiberdrošības uzbrukumiem. Un, protams, tad pēdējā kiberdrošības līmeņa noteikšanas metode ir incidentu statistikas analīze, kad mēs, tātad, ja kompānijai jau notiek kaut kādi incidenti, parasti lielām kompānijām vismaz reizi gadā ir kāds ar kiberdrošību saistīts incidents, vienalga, vai tas ir liels vai mazs, vai darbinieks pazaudēja savu datoru, portatīvo kaut kur, vai arī kaut kāds vīrus tik sistēmā, tad šos te incidentus var analizēt un skatīties, no kurienes viņiem aug kājas, vai tas ir nepareizas procedūras, vai tie ir darbinieki, kas viņus neievēro, un tā tad daudz ko citu. Tātad šie ir veidi, kā mēs varam mēģināt nomērīt, kā tad mums ir ar kiberdrošību organizācijā. Ko tad mēs varam praktiski darīt, lai pēc tās mērīšanas mums kaut kas ietu uz priekšu? Pirmais, ko es gribu uzsvērt, ir efektīva komunikācija starp dažādām vadības struktūrām organizācijā un IT departamentu. Bieži vien IT departamenti saka, ka viņi ir aizņemti, viņi negrib nevienu runāt, viņiem ir tikai visu laiku jācīnās ar visādām IT problēmām. Bet bieži parasti, lai mēs varētu runāt par jēgpilnām iekšējām kiberdrošības politikām un dažādiem citiem aspektiem, ir nepieciešama arī šī IT ekspertīze. Tāpēc, lai veidotu veiksmīgu aizsardzības mehānismus, es teiktu, visā organizācijas visos līmeņos ir nepieciešama gan kāds, kas zina IT, lai varētu stāstīt, kas tie par mehānismiem, kuri ir labi, kuri nav, vai ir vērts tur investēt kaut kādos komerciālos ugunsmūra aparatūrās vai nē. Un tajā pašā laikā ir vajadzīga arī šī vadības puse, kas var veikt šos iekšējo normatīvo aktu izstrādes, apstiprināšanas, pieņemsim rediģēt budžetu, lai pietiktu atbilstoši risku pārvaldībai no IT departamenta prasītā. Parasti jau nekad nepietiek naudas visai risku pārvaldībai, jo risku ir tik daudz, bet meklēt šos kompromisus, un es esmu savā pieredzē saskāries ar daudz uzņēmumiem, kur vadība saka, ka viņi neko nesaprot, ko viņiem IT departaments saka, un IT departaments sēž apvainojušies, saka, ka viņiem neviens nedod naudu, un kā mēs varam aizsargāties, ja mums nav naudas. Tad efektīva komunikācija, protams, nekad nebūs tā, ka visi būs laimīgi, bet meklēt tos kompromisus, lai to darītu, ir svarīgi runāt. Es teiktu, ka tas ir tāds svarīgs solis, ieplānot vismaz reizi ceturksnī kādu garāku sapulci ar savu IT departamentu, parunāties, kas ir jauns, kas vēl pietrūkst, kā ir, ko varētu labāk. Tad, protams, inventarizācija. Daudzas organizācijas nemaz nezina, cik jums ir datori, rūteri, vai jums ir darba telefoni, kur stāv dati, vai darbiniekiem ir kaut kādi portatīvie datori, kurus viņi nes uz mājām. Tad attiecīgi saprast, kur ir kas, un bieži vien ir kaut kāds aizmirstās iekārtas. Gudrie televizori birojā, gudrās mikroviļņu krāsnes, traukmazgās mašīnas, tas viss arī ir potenciāls IT uzbrukuma vektors, visas viedās iekārtas, tāpēc būtu jāapzina tas viss un jāsaprot, un ir arī noteikti veidi, kā to visu var savstarpēji izolēt. Tad iekšējās dokumentācijas, protams, skaidri definētas, lai būtu gan rīcības plāni, gan metodes, un visi darbinieki zinātu, kur viņus meklēt. Šīs jau iepriekš pieminētās darbinieku apmācības.
Incidentu rēģēšanas plāns ir tāds ļoti svarīgs dokuments, un ar to, ka viņš ir uz papīra, nepietiek, tāpēc es šo teikumu paturpināju tālāk. Ir svarīgi veikt arī mācību izspēles. Jo viens ir, kad uz papīra visi zina, kā darboties, bet tad, ja notiek reāls incidents, tad bieži parādās, ka neviens nemaz nesaprot, kas tur ir rakstīts tā papīra vai kā to pareizi izdarīt. Tāpēc ir vērtīgi izspēlēt šos tā mācību incidentus. Arī tam var piesaistīt ir firmas, kas nodrošina šos tā saucamos tabletop exercises. Un tad pēdējais ir tāds mazliet tehniskāks minimālās nepieciešamības princips, jeb zero trust, kas apgalvo to, ka katram darbiniekam ir jādod piekļuve tikai un vienīgi tām sistēmām, kurām absolūti vajag, lai viņš strādātu, un nekam citam. Un mēs pieņemam katru reizi, kad darbinieks autentificējās, ka varbūt tas ir kāds ļaunais, kas mēģina iekļūt viņa kontā. Nu, tad bāzes pieņēmums ir, ka mēs neticam nevienam. Bet labi, par cik mums jau tuvojās šī daļa, ko es uzstājos webinārā uz beigām, tad likumi, noteikumi un regulējumi, ko varbūt daudz no jums gaida visvairāk, bet, kā jau es iepriekš minēju, šos normatīvos aktus vien varētu apspriest pāris stundas. Tāpēc tādā mazdrusciņā raitākā solī iešu šeit cauri. Tātad viens svarīgs dokuments ir Nacionālais kiberdrošības likums, stājās spēkā pagājušā gada septembrī. Nu, jāatceras par šiem likumiem, ka, lai arī cik daudz dažādus uzdevumus vai ierobežojumus viņi mums uzliktu, ir vērtīgi atcerēties, ka tas mērķis jau nav ieriebt mums kā vadītājiem vai kā darbiniekiem vai kā vienkārši kompānijām. Mērķis šiem likumiem ir uzlabot kiberdrošības pasākumus un veicināt viņu īstenošanu un dažādas šīs te kārtības. Protams, arī likumi attiecas un uzliek noteiktas prasības atsevišķām uzņēmumu kategorijām, piemēram, būtisko pakalpojumu sniedzējiem, svarīgo pakalpojumu sniedzējiem un IKT kritiskai infrastruktūrai. Lai saprastu, vai jūs esat būtiskie, svarīgie vai IKT, aizsardzības ministrijas mājaslapā ir online testiņš, ko var izpildīt, un, protams, ja tie testa rezultāti jūs nepārliecina, vienmēr var arī sazināties un jautāt aizsardzības ministrijai šajā pārējais procesā. Viņi ļoti cenšas palīdzēt ar dažādiem neskaidriem jautājumiem. Tātad, ko tad mums šis likums nosaka, ja mēs jau izrunājam par viņa mērķiem? Tātad nosaka, ka katrai organizācijai, uz ko šis likums attiecas, ir jābūt kiberdrošības pārvaldniekam. Tātad formāli vienam darbiniekam, kurš atbild par kiberdrošību, tas var būt arī, protams, kā ārpakalpojums. Nosaka dažādas ziņošanas un tehniskās prasības, kas ir jādara, ja kompānija ir kiberdrošības incidents, dažas tehniskās prasības, bet galvenā lieta, kas diezgan daudz iekrīt acīs, ir nosaka to, ka ir jāievēro ministru kabineta noteikumi 397, kurus ilgi jau gaidījām, un viņiem vajadzēja būt reizē ar šo likumu, bet iznāca viņi ar lielu novēlošanos. Par šiem noteikumiem parunāsim nākamajā slaidā, bet tātad, kas ir tādas aktuālākās lietas no šī likuma, līdz oktobrim ir jāieceļ kiberdrošības pārvaldnieks. Par to ir jāpaziņo, ka viņš ir iecelts, ir pieteikuma forma aizsardzības ministrijai, un ir jāiesniedz pirmais pašvērtējuma ziņojums. Tehniski kiberdrošības pārvaldnieks bija jāiesniedz jau līdz, man liekas, maijam, bet tur tās formas tik ļoti kavējās, ka viņi joprojām arī pieņem tos kiberdrošības pārvaldnieku pieteikumus, bet tā otrā daļa mums ir diezgan svarīga, tātad jāiesniedz pirmais pašvērtējuma ziņojums. Kāds tad izskatās tas pašvērtējuma ziņojums? Tāds 26 lapas puses garš dokuments, kur patiesībā ir pārsvarā jāatzīmē, vai šis ir izdarīts, vai šis nav izdarīts, un ja nav izdarīts, tad kāpēc. Piemēram, vai pēdējā gada laikā ir veikta risku inventarizācija. Jā, nē, un ja nē, tad kāpēc. Vai pieņemsim daļēji, man liekas, arī tur bija atbilžu variants. Tātad nav nekas briesmīgs, bet šis pašvērtējuma ziņojums patiesībā arī pagrūž uz to, ka ir jāizpilda un jāveido diezgan daudz jaunu dokumentu. Un par to, kādi dokumenti, tad vairāk runas ir arī šajos ministru kabineta noteikumos 397. Tad tie nosaka minimālās kiberdrošības prasības. Tur ir ļoti daudz dažādu tehnisko prasību, kuras šeit neuzskatīšu. Un tas, kas vadītājs bieži interesē, ir ne tikai šīs tehniskās prasības, bet arī tieši uzņēmuma iestādes IKT vides un dokumentācijas prasības. Jo
dokumenti, tur tiek prasīti diezgan daudz. Tie ministru kabineta noteikumi ir ļoti gari. Es pats esmu viņus izlasījis, bet es neuzskatu, ka ar izlasīšanu pietiek. Es šobrīd arī pats praktizējos vienā organizācijā kā kiberdrošības pārvaldnieks, lai saprastu, kā tad šis viss izskatās no iekšpuses. Kas tad man ir jādara, un lai es varētu arī, protams, labāk apmācībās citiem pēc tam stāstīt un mācīt, kā tad tas viss strādā. Tad ir svarīgi atcerēties, ka ir daudz resursu par šīm lietām. Kā vērtīgāko, ja mums ir tieši jautājumi par jaunajiem likumiem un normatīviem aktiem, es izceltu šo aizsardzības ministrijas ceļvedi, jo šajā ceļvedī ir smuki pa punktiem lietas, kas ir jādara, un arī, man liekas, ka pagājušajā nedēļā tur parādījās zem punkta numur 3 saite uz dokumentācijas piemēriem, kas nozīmē, ka tādas kā sagatavas, jo, lai būtu skaidrāks, kā tad apmēram ir jāizskatās tiem dokumentiem. Jo ne jau katrā uzņēmumā ir pieredze darbiniekiem veidot dažādus ar IT arī saistītus risku pārvaldības dokumentus, tad šeit ir diezgan daudz dažādu parocīgu lietu. Tur arī var atrast šo testiņu par to, kāds tad pakalpojums sniedzēja līmenis jūs esat. Protams, ministra kabineta noteikumi, kurus ir vērtīgi zināt, kur meklēt, ja gan jau ielikt grāmatzīmēs un lasīt, un arī CERT.LV ir diezgan labi resursi par šo tematiku.